Otrajā trešdaļā mūsējiem laukumā visvairāk bija Sandis Ozoliņš, 18 minūtes 40 sekundes. No līdz šim viņam vidējais rādītājs ir 21,52. Tātad, acīm redzot, šodien viņš spēlēs pat vairāk nekā vidēji spēlē seko. Maršals Kosa 11,50 un Līs Veids 11,43. Jāteic, ka šie abi hokejisti arī ir mūsu vadošajā trīniekā spēles ilguma ziņā. 0-2, to mēs visi zinām, un mēs zinām arī to, ka vēl ir 20 minūtes laika, lai vismaz atspēlētos. Tieši tā, to labi zina arī mūsu hokejs, to labi zina arī viņu pretinieki. Jā, nu, laba spēle, jāsaka, tāpat kā par maču ar CSK, ar Sanktpēterburgu. Laba spēle, bet pagaidām negatīvs rezultāts. Tās divas epizodes, nu, pirmā skaitiskais mazākums, tur nav ko nekritizēt, ne pārmest kādam, tur vienkārši meistarīgi izspēlēja pretinieki. Nu, un tad tāda neveiksme, varbūt vairāk pat nekā kļūda. Un 0-2. It kā gandrīz, nu negluži no kā, bet otrie vārti noteikti. Bet nu nav ko raudāt. Jācīnās, jāspēlē, jācenšas labot. Ko var? Vārtu augšējā stūrītī. Niživīs no tā paša punkta, kur Liepājā. Ļoti svarīgi, 23 sekundes tikai ir nospēlētas trešajā trešdaļā. Aleksandrs Niživīs vienus vārtus atgūst, 1-2. Tie viņam ir trešie vārti šajā sezonā. 2 vārti pēc kārtas spēlēs. Un pirmais uzbrukums šajā periodā Niživija šķīliens un precīzi. Jā, Iguldenam būs rezultatīva piespēle. Vajadzētu būt gan. Noteikti vajadzētu būt. Nu, līdz ar to Iguldenam būs 6 rezultativitātes punkti. Viņš un Kosi guvuši 4 vārtus. Mūsu komandai labi pašā sākumā, cerīgi. Vārtsargs bija nosekts. Gan mūsu spēlētāji viņam atļauti traucē, gan arī savējie. Nu, savējie. Jā, tas Balandīns bija, kas nostājās priekšā. Nu, paldies arī viņam par palīdzību. Protams. Žēl. Sotnieks. Izslīdē ripa no viesas zonas. Sotnieks tagad savā laukuma pusē. Fosters. Sagaidīja galdiņu, piespēlēja Kosta. Kosta atļauj cīnīties aizsargam, bet viņš neriskēja. Neriskēja doties uz priekšu un pareizi darīja. Kavē Fosters Bulisu. Čehu uzbrucēja, viņš tomēr tiek izdarīt piespēli vārtu priekšā. Nu, mūsu aizsargi šoreiz vārtu priekšā darbojās nevainojami. Laviņš, Dārziņš, Ankipāns, pa kreisi spruk, pretī 2 spēlētāji, piespēle tālāk. Galviņš! Nu, šeit gan vārtsargs. Šeit ir Taurelīti ielaida. Jā, šeit vārtsargu kļūda. Nu, ko nozīmē, ka jāmet. Tieši tas, ko Girds Bisinieks teica abos pārtraukumos. Biežāk jāmet. Skotijs Baumens, kāpēc tik maz Rīgas Dinamo met pa vārtiem? Lūk, it kā bezcerīga situācija, liels attālums un vārtu guvums. Minūte 47 ir nospēlēts pēdējā trešajā trešdaļā. Neizšķirts 2-2. Kļūdās ar iztēm Līkaus ieguvēju. Netrāpīja Rīga aizsargu, nemainīja virzienu. Un maina vārtsargu Aleksejs Jegorovs vārtos. Gerbera vietā. Nu, diezgan radikāls solis spēr Fjodors Kanereikins. Pieredzējušais 32 gadus vecais Saratovas hokeja audzēknis, pirms tam spēlējis Himik, CSK, Krīdis Savetov. Aleksejs Jegorovs tagad ir vārtos. Bet šajā sezonā tikai 2 mačus aizvadījis. Izteikts pirmais bija Hebers. Mūsu iedvesmoti Ozoliņš, Meja, Niživīs, Meja. Un 3-2! Gints Mejā! Pirmie vārti Gintam šajā sezonā. Pagāja 20
31 sekunde. Jā, Jegorovs, var jau, nav aizniegts, var mainīt atpakaļ. Jā, neskaitāmas reizes. Jā, kaut vai kāds, ne, laikam, kāds minūtes nevar. Ļoti labi. 2 minūtes 8 sekundes, 3-2 vadībā jau Rīgas Dinamo. Man liekas, ka Dinamo visā savā vēsturē 3 vārtus 2 minūtēs 8 sekundēs nav guvis. Ļoti labi. Izspēlēta kombinācija. Tagad pusminūtes pārtraukums, jau tāds, ka Rēķins ir pieprasījis. Vēlreiz skatāmies Siguldiena piespēle un Meija apsteidz Bikovu.